Visi tiem, kuriem vajag palīdzību indukcijai, saka paldies šai manai sekotājai, kur uzdeva jautājumu tieši par indukciju. Paskaidrosi indukcijas metodi lūdzu. Tāda indukcijas metode ir tāda trīs soļi. Viss jāzina, 3 soļi. 1, 2, 3. Tātad pirmais ir induktīvā bāze. Un mums vienkārši ir jāpierāda, ka pati pirmā vērtība der, piemēram, kad n ir 1 parasti. Jāpierāda, ka n ir 1. Tad mums ir induktīvais pieņēmums. Ir tas, ka mēs pieņemam, ka ja mēs ieliekam kaut kādu random vērtību, tad tā ir patiesība. Un pēdējais ir induktīvā pārē, kur mums jāpierāda, ka, ja mēs zinām, ka šitas izpildās kaut kādu random skaitli, mums jāpierāda, ka izpildīsies arī nākamā vērtība. Ja mēs zinām kaut kādu konkrētu, tad izpildīsies arī nākamā. Šitas mums ir jāpierāda. Paņemsim kādu piemēru. Mums ir jāpierāda, ka n reiz n plus 1 dalās ar 2. Tātad pirmais, mēs zinām, induktīvā bāze. Tātad mums jāpierāda, ka tā ir patiesība, ja n ir 1. Ieliekam n vietā vieninieku, tātad 1 reiz 1 plus 1 ir 1 reiz 2, 2, tātad 2, tātad dalās ar 2. Nice. Tagad mums ir induktīvais pieņēmums. Pieņemam, ka ja n ir k, tad ir patiesība. Ja? Mēs pieņemam, ka ieliekam n vietā k, tātad ka k plus 1 dalās ar 2. Bum. Tad mums palika pēdējais, ka mums ir jāpierāda. ka tātad, ja n ir k plus 1, ja, tad arī dalās ar 2. Un ja n ir k plus 1, tagad paņemam, ieliekam k plus 1 n vietā, tātad k plus 1 reizināts ar k plus 1 plus 1, ja vienkārši būs k plus 2. K plus 1 reiz k plus. Šitā ir visgrūtākā daļa. Un kā tik pār šai daļai, mums ir kaut kā jāpārveido šitā darbība, lai mēs iegūtu, lai mēs varētu izmantot šito. Tātad, visvieglākais būtu atvērt iekavas. Tātad pirmais ar pirmo, pirmais ar otro, tātad k reiz k ir k kvadrātā, k reiz 2 ir 2k, un tad otrais ar pirmo, tātad 1 reiz k ir k, un tad 1 reiz 2 ir 2. Un ja tā padomā, kas ir šitas, ja mēs te atveram iekavas k reiz k, tad mēs iegūsim vienkārši k kvadrātā plus k. Un reku mums ir k kvadrātā plus k. Ko mēs izdarām? Mēs samainam saskaitāmos vietām k kvadrātā plus k plus 2k plus 2. Un tad mēs varam k paņemt pirms iekavam, iegūstot ļoti. Mēs zinām, ka tas obligāti dalās ar 2, un tam mums paliek pāri 2k plus 2. Tur mēs paņemam divnieku pirms iekavam. Bum, šādi. Un tātad šitas mēs zinām pēc pieņēmuma, ka dalās ar 2, un šitas arī dalās ar 2, jo rekurs satur reizinātāju divnieku. Jā, tātad 2k plus 1 dalīts ar 2, būtu tātad divnieki noīsinās, būtu k plus 1, tad dalās. Un tātad, ja abi saskaitāmie dalās ar 2, tad visa izteiksme attiecīgi dalās ar 2. Nu, beigās jāuzraksta, ja, tātad n reiz n plus 1 dalās ar 2. Šitas nozīmē, ka dalās, ja, bez atlikuma. Dalās ar 2, visiem n, tāda matemātiskās indukcijas principu. Un uzdevums ir atrasināts. Patīk, kā skaidroju, pievienojies Ernesta skolai. Skolu.com, Ernesta skola, gaidīšu tevi tur. Krists interesējās par bezgalīgajām indukcijām. Nu, un paņemsim šādu te apgalvojumu, kāds ir nospriedis, ka 1 kubā plus 2 kubā plus 3 kubā plus n kubā ir tātad n kvadrātā reiz n plus 1 kvadrātā dalīts ar 4. Nu, un tātad pēc indukcijas principiem pirmais ir bāze, mēs pasakām, ka n būs f1, un skatāmies, vai tas izpildās, jā, tātad mēs iedodam 1 kubā, ja būtu vienāds ar 1 kvadrātā reiz 1 plus 1 kvadrātā dalīts ar 4. Mēs iegūsim, ka 1 vienāds ar 4 dalīts ar 4, kas kārt ir 1, ir 1. Ok, tāpēc nākamā šā te prikula, tad mums ir induktīvais pieņēmums, n vietā. Mēs pieņemam, ka, ja n ir k, tad izpildās, jā, tad 1 trešajā plus 2 trešajā plus 3 trešajā plus bam kubā, nevis n, bet k kubā, ir vienāds ar k kvadrātā plus k plus 1 kvadrātā dalīts 4. Tagad mums jāpierāda induktīvā pārēja, kas ir balstoties to, ka n ir kā pareizi, mums jāpierāda, ka nākamais ir pareizi. Ja? Mums sanāks tas pats te ievadiņš, tikai šoreiz mēs mauksim līdz k plus 1 kubs, un te mums būs attiecīgi k plus 1 kvadrātā reiz, tātad a plus 1 kvadrātā dalīts 4, un tagad uzrakstīsim bišķiņ savādāk, tātad. Un te mēs vēl pierakstīsim iepriekšējo, ja, jo pirms k plus 1 ir te ir k kubā, un tad ir jā, k plus 1 kubā. Un tas ir vienāds ar, k plus 1 kvadrātā, k plus 2 kvadrātā, dalīts 4. Un ko mēs izdarām? Ka mēs apstāmies širo prikolu. Ka visa summa līdz šeienei, 1 kubā līdz k pat kubā, mēs zinām, cik tas ir.
Rekurī tā pati summa. Rekurī tas ir identiski tas pats. Tātad šito te visu mēs varam aizvietot vienkārši ar šito. Un tas ir bezgalīgās indukcijas pamatā, bezgalīgas summas, ja, ka mēs atrodam to summu no pieņēmumiem. Un tad mēs vienkārši šito pārrakstam kā k kvadrāts plus k plus 1 kvadrātā dalīts 4 plus k plus 1 kubā. Vienāds ar k plus 1 kvadrātā, k plus 2 kvadrātā dalīts 4. Un tagad mums tikai jāpierāda, ka abas puses mums būs vienādas. Un kā mēs to izdarām, mēs saskaitam, ja. Saskaitam šo te kopā. Tātad novienādojam saucējus, ja pareizam ar 4. Un tad mēs iegūstam, kā tātad k kvadrātā k plus 1 kvadrātā plus 4 reiz k plus 1 trešajā līdz 4. Te ir tas pats, kas šodien. Un tad mēs varam paņemt kopīgo rezultātu pirms iekavām. Šajā gadījumā būtu k plus 1 kvadrātā. Paliktu pāri iekavās k plus 2 plus 4 reiz k plus 1. Bam, ir tas pats. Un līdz 4. Tad mēs atveram šās tie iekavas, mēs dabūjam k plus 1 kvadrātā. K kvadrāts plus 4k plus 1. Jāatceramies, mēs varam vaļā iekavas, sareizam ar pirmo, sareizam ar otro. Bam, dalīts 4. Ir tas pats. Tikai ne plus 1, bet plus 4. Ja, kā reiz 4 reiz k ir 4k un 4 reiz 1 ir 4. Un tad šajā vietā k kvadrāts plus 4k plus 4 mēs redzam formulu a kvadrāts plus 2ab plus b kvadrāts. Savukārt vienkārši būs a plus b kvadrāts. Tas ir vienkārši a plus b kvadrātā. Un tāda mēs pārrakstam k plus 1 kvadrātā ir vienāds ar šajā gadījumā a būs k un b būs 2. K plus 2 kvadrātā dalīts 4. Un tas ir vienāds. Ja. Mēs tam bišķi noslinkojām rakstīt, ja, bet tad otrā pusē arī būtu k plus 1, to, ko mēs arī gribējām. Un tāpēc galvenais beigās uzrakstīt tādu secinājumu, ka tā kā induktīvā bāze un induktīvā pārēja izpildās, tad pieņēmums ir patiess visām naturālām n vērtībām. Un uzdevums ir atrisināts.